paldies, tas bija forši. Tas bija ļoti forši. Tas nebija kā bērēs. Jā, tā kā mēs ielikam dzīvi, jā. Tā, jā. Bet, labi, jā, man patīk, paldies par to dāvanu visiem, kuri to, uztaisīja šodien, un tā. Un šodien mēs runāsim, kā es jau teicu, 3 reizes par dāvanu, par dāvaniem, jā. Šodien par dāvanu? Dāvanām. Par dāvanām, bet vienu, par dāvanu. Vienu. Labi, runāsim par dāvanu, kādu īpašu dāvanu. Kustības dāvanu, jā, tāpēc, ka, šodien jūs esat te pirmo reizi, varbūt tu kaut ko bišķiņ zini par to, Karmela ekleziālā kustību, jā, mazliet, jā, no ģimenes, jā, varbūt kaut kāds nezin to visu, bet mēģināsim to paskaidrot, jā, tā kā, tāpēc, ka, no mūsu tīšanas var vienkārši redzēt, tā kā mēs esam kādā grupā, jā, bet nav tikai grupa, ir kaut kas vairāk, jā, tāpēc, ka mēs esam viena grupa, kura pieder baznīca, katoļu baznīcai, jā, un kā nosauca Karmela ekleziāla kustība, jā. Sāksim ļoti skemātiski šodien, lai nezaudētu mūsu virzienu, ja? Tā, pirmkārt, mēs mēģināsim paskaidrot, vislielākā daļa būs, lai paskaidrot, kas ir to dāvanu, kas ir to kustību, ja? Pirms tam vispār par ekleziālās kustības, un pēc tam, kas ir īpašs ar to Karmela ekleziālo kustību, ja? Un kāpēc? Un redzēsim galā, kā nav tikai jāsaņem. Labi, man negribu uztaisīt spoiler. Nepatīk. Tā kā filmas, jā, tāda. Mēs teicam, kas ir tās ekleziālās kustības? Jā, atbild, lūdzu, labi, atbildēšu. Vienkārši ekleziālai kustībai, kur ir baznīcai, nav nekā mazāka, nekā labāka, kā citam ekleziālājām realitātēm. Tad nekās vairāk, nekās labāk, varbūt kaut kās, jā, bet nav tā kā te mēs esam visi labākie baznīca, jā, tā nav ideja, bet tas, ko tā piedāvā, jā, ir papildus jutīgums, īpaša dāvana, mēs sakām, beidzot par to dāvanu, jā, kustības ir parasti ir dzimušas no harizmas, un parasti ir saistītas ar kādu svēto. Piemēram, mūsu kustību, ja? Kek ir dibināta uz Karmela harizmas pamata. Ja? Piemēram, varbūt jūs esat dzirdējuši, Svētā Terēzes no Avilas, ja, slavena, ja, viņa ir baznīcas doktore. Svētais Jānis no Krusta, arī baznīcas doktore. Svētā Terēze no Lizē, viņa vēl baznīcas doktors, ja. Un Svētā Edita Steina, ja, kura ir arī, nav baznīcas doktors, bet Eiropas aizbildnē. Tā kā, jūs redzat, nav tā kā, mazā, zemākā līmeņa harizma. Ir ļoti bagāta tradīcija, svētu tradīcijas, kas vijas cauri gadsimtiem. Jā, nav tā kā kaut kas jauns. Mums ir ļoti liela un svarīga un bagāta vēsture, jā. Un, lai saprastu, bet kas mēs esam baznīca? Tāpēc, ka, mēs esam cita baznīca? Nē,
mēs piederējām pilnīgi baznīca. Un mēs jau citējam pavestu Francisku, tad, kad viņš teica, mums nevar būt dari pats ticība, ja? Tā kā nav brikolāža, do it yourself ticība. Bet, ja mūsu vārds ir kristietis, tad uz vārdam ir jābūt piederīgs baznīcai. Tā, kristietis, vārds, piederīgs baznīcai, jā. Un tāpēc mēs varam pateikt tādā paša veidā, karmelīts. Es mēģināšu vēlreiz. Karmelīts, varu pateikt, tāpat ir mans vārds, un ekleziāls ir mans uzvārds. Ja? Kas mēs jau redzējām iepriekš, karmelīts ir veids, kā dzīvot baznīcas vēsture. Bet nozīmē tāpat kristietis, karmelīts kristietis. Ja? Un ekleziāls tieši nozīmē piederīgs baznīcai. Ja? Jūs redzat, ka jau nosaukumā to varam redzēt, tā kā, ko pavesti teica. Un tas ir kā cilvēka dabā, cilvēkam ir dvēsele un ķermenis. Ja? Tāda dvēselī ir nepieciešama ķermenis, lai tā varētu darboties. Lai varētu komunicēt un tāpat ķermenis, bet bez dvēseles ir miris ķermenis. Ļoti skaidrs, jā, tā. Un tāpat to dvēselisks ķermenis un ķermeniska dvēsele mēs varam par runāt. Jā, nevar būt vienu bez otru, jā. Un keka, tā kā karmela ekleziāla kustība ir dvēsele. Karmelitu harizma un ķermenis, kas ir viss dzīvošas organisms, ja? Ar to domājot organizācijas struktūrās, ar atbildīgajiem, ar tikšanām, bet arī paši cilvēki, kuri piedalās, ja? Tas ir ķermenis un karmelitu harizma ir dvēsele, ja? Un tātad šī ir dāvana. Ir iespēja ņemt dalību baznīcas vēsturē ar īpašu harizmu, ja? Tā kā man patīk pateikt ar īpašo garšo, ja? Tā kā nav standarta, bet kaut ko garšīgs. Bet kā mēs šo dāvanu, šo karmelitu dvēseli iekļaujam noteikta dzīve, konkrēti mūsu dzīves, ja? Tāpēc, kā parasti tajās tikšanās mums patīk teoloģiju, bet mums nepatīk teorētiskās sārunas. Ir interesantas, ja? Bet viss, par ko mēs runājam, runā par tavu dzīvi. Ja tu nemēģini konfrontēt to ar savu realitāti, vienkārši kā var pateikt, ir jādara to, lai to izmantotu, tāpēc, ka ir tā bagātība, ja, kā mēs teicam, ir bagātība, ir dvēsele, bet ja mēs realitāte, ķermenī, mēs nemeklējam, ja, to neatradīsim. Un dāvana, ko mēs saņemam no karmēlām un tās vētājiem, ir milzīga. Kā mēs jau teicam, ir gadsimtiem vēsture. Bet ir tik milzīga, ka Tomas Mērtons, neviens to viņu pazīst. Viņš ir, tu pazīst, jā. Zini, un viņš, kas viņš ir? Viens no slavenākajiem trapistu mūkiem, jā. Tā kā ir ļoti, ļoti slavens un svarīgs cilvēks baznīcas vēsturē, jā. Un, nerunāsim par viņu, ja gribēsiet, varēsim to padziļināt, bet nākošreiz, Un viņš, tas Tomas Mērtons, reiz teica, baznīca katrs ir kaut ko parādā karmēlām. Ir daudz, domājiet, ka baznīca ir liela, to lielu vēsturi. Ik katrs, ja?
Un tāpat, ja tas ir patiesi, un tā kā ja ik katrs kaut ko parāda Karmelam, tāda arī mēs, karmelīti, esam, ko parāda visiem. Tāpēc mēs gribam būvēt kustību. Tā ir ideja. Ja? Mēs esam tik bagāti, ka visiem kaut ko varam dot. Ja? Mums jādod. Tāpēc, ka ja mēs izmantojam to dāvanu, redzēsim, kas notiek. Ja? Un tagad konkrēti runāsim, ja? Par to harizmu. Nepaskaidrosim visu par Karmelu, tāpēc, ka jūs jau saprata, ka būtu bišķi liela sāruna, bet mēģināsim, lai dotu, kā ievads. Un tad, iesim ceļu, lai saprastu šo uzdevumu. Jā. Un, pirmais teikums, ļoti slavens Karmelā, ir tā kā, viss ir lūkšana. Ir lūkšana. Viss ir lūkšana. Kas to teica? Kas to zina? Tu jau zini. Un taču, kā to teica? Kas to teica? Pareizi, 10 punkti. Tāpēc, ka Sveta Tereze no Āvilas ir pirmā baznīca, kurā jautāta par lūkšanu. Tā kā ziniet, daudz baznīca runāja par lūkšanu un par metodi, kā atdzīvot šo lūkšanu, un tāda ir jāmeditē un tālāk. Bet viņa ir pirmā baznīcas vēsture, kurā jautāta par lūkšanu, sāk aprakstīt savu dzīvi. Tā ir viņas intuīcija, ka viss ir lūkšana. Visa dzīve ir dialogs ar Dievu, kurš vienmēr vēlas ar tevi kaut ko dot, pateikt, un tā ir arī tava atbilde. Ieklausīšanās. Dažreiz ir atvērtāka, dažreiz noslēgtāka, varbūt arī vienaldzīgā, varbūt entuziastika, ja? Bet viņas intuīcija ir tā kā visa dzīve ir vienmēr dialogs ar Dievu, ja? Un viņš visu laiku ir gatavs ar tevi runāt. Visu laiku tev mēģina kaut ko pateikt. Atkarīgs no tevi to saprast un to saprastot. Tad atkarīgs no mani ne tikai lūgties, lai iegūtu kaut ko, ja? Bet ir tāpēc, ka ir dialogs, ja? Domājiet par labu cilvēku, ja? Kurš grib ar tevi runāt, vienmēr gatavs ar tevi runāt. Un, protams, ja, ir lūkšanu darbības, ja, protams, nenozīmē, ka, lūkšanas darbības vienalga, tāpēc, ka visu laiku, ne, tie ir svarīgi, bet dzīve pati par sevi ir lūkšana. Labi, varbūt bišķiņ konkrētāk, lūdzu, labi, runāsim par konkrēti dzīve. Tā, piemēram, par afektu. Ja, par afektiem, ja? Domājiet, tagad izmantosim daudz jautājumu. Ar personu, kuru tu mīli, visi labie un slikti vārdi, ko tu pasāki, kļūdas, nepietiekamība, tu apzinies, ka tā visa dziļumus tu sārunājies ar Dievu? Ne tāpēc, ka otrs būtu Dievs, ja? Skaidrs. Bet tā ir viņa mūžīga dialogā iemiesošanās, ja? Tā visu laiku ir Dievs, kurš mēģina runāt caur kaut kādu, ja? Mēs esam templi Dievam, priekš Dievam, ja? Un nav, kā mēs teicam, tāpēc, ka citu ir Dievs, bet nedomājiet abstrakti. Tagad apkārt ir cilvēki, Sākiet arī dzīve to mēģināt saprast. Un mēģināt redzēt, tā ir realitāte. Tāpēc, ka mēs gribam pārbaudīt, ja tā ir realitāte.
Domā par cilvēku, kurš tev blakus, ja? Caur viņu Dievs man runa. Varbūt, jā, tā kā nav, ka ir horakola, ja? Bet sapratat, jā, nav tik vienkārši saprāt, bet ideja ir tāda, ja? Un Dievs caur otra personu cenšas runāt ar tevi, pateikt tev kaut ko, likt tev kaut ko saprast. Un tu sarunājies ar viņu visu laiku. Tu sarunājies ar viņu. Vai tev ir šī apziņa? Ja? Un tas nozīmē būt karmelīši. Ja? Karmelīši. Ja? Jā, to nozīmē būt karmelītām. Ja? Un jā, mēs īsti runājam par tevi arī. Zini? Ko? Mēs runājam par dāvanu. Jā. Un runājam par kustības dāvanu. Ja? Un jā, par Karmela ekleziālās kustības dāvanu, kas ir, kā? Labi, neviens neklausījās, nopietni, vienkārši. Mēģinājām saprast, kāpēc Karmela ekleziālā kustība un kas ir īpaši ar to. Un mēs sākam runāt par to Karmelā harizmu. Un pirmā īpašība ir tā kā viss ir lūkšana. Tā kā, iedomājiet par to, viņa tikko atnāca un viss ir lūkšana. Pam! Ko? Bet tas ir, tā ir, manuprāt, skaistums arī par to. Tāpēc, ka, un noteikti, kur tu biji? Bija darba, ja? Nē, pirms tam es negribu zināt, bet tev ir darbs, ja? Un jā. Un īsti mēs tagad runājam par darbu, ja? Pirms tam mēs runājam par afektiem, un tagad par darbu. Par afektu, ja? Arī labi. Par darbu. Kā var būt? Viss ir lūkšanas darba. Piemēram, domājiet par to, ir jāiet uz darbu, ir jāgatavo uzdevumi, bet nedomājiet vispār, jā, domājiet par savu dzīvi, tā kā ir jāskrien pēc projektiem varbūt, jārūpējas par attiecībām ar bosu, jā, ar kolēģiem, ar piegādātājiem, ar klientiem varbūt, jā. Tā kā izklausam bišķiņ īpaši kādam, jā? Jā? Jā, bet viss, tā kā daudz to dara, bet tu sapratis, tev ir apzina, kā, vai tu zini, vai tu saproti, ka tu strādā ar Dievu? Ko? Jā? Saproti? Vai tu saproti, tā kā, jā, bet nav tik vienkārši, jā, bet tu saproti, ka tu esi radīšanas daļa, jā, jūs zināt, radīšanas, Dievs visu radīja, jā, bet nepabeidza to procesu, jā, Dievs caur mums turpina radīšanu, ko Dievs ir uzsācis, zini, ka tā turpinās arī caur tavu darbu, caur tevi. Tas nozīmē, viss ir lūkšana. Un mainīsim, jā, bet runāsim vispār par dzīves situācijām. Jā? Un tā kā, varbūt ne visi strādā, te visi strādā, ja? Ne, apmēram, jā, tad bija arī, es domāju, varbūt mūsu draugi, kuri vēl nestrādāja, bet, jā, dzīves situācijas. Piemēram, ja tava dzīve iet labi vai slikti, ja tev ir jāiet pie ārsta, varbūt,
un tu nezini, ko viņš teiks. Vai jau tev būs operācija, ja? Vai varbūt nav tev pašam, bet kaut kādam tūvam. Vai pats ziņas par to, kas notiks pasaulē, kas tevi skumdina, kas tevi biedē, ja? Vai tu tam stājies preti un apziņies? Vai tu apzinies, ka dzīve ir dialogs ar viņu, kurš arī caur dažādām situācijām runā ar tevi un rūpējas par tevi? Varbūt tas ir arī vienkāršāk un grūtāk, lai saprastu. Jā, tāpēc, ka es no manas puses varu pateikt, ka jā, es to redzu katru dienu, man ir notikumi katru reizi, ka es nevaru pateikt, ka Dievs neeksistē. Pārāk daudz labumu. Pārāk daudz labu. Bet, jā. Bet, ok, mēs varētu, jā, mēs runājam, ja mēs teicam, viss ir lūkšana, jā, un mēs to redzējam afektā, jā. Mēs redzējam to darbā, mēs redzējam dzīves situācijās, jā. Bet mēs varētu turpināt dažādus līmeņus, jā. Piemēram, mācībās, ģimene, mīlestības attiecībās. Jā. Bet arī pat sliktas lietas, jā. Nav tikai, labas lietas, Dievs, Nē, arī sliktas lietas, jā. Kļūdas, grēki arī var, kurus tu pieļauji, jā, viņi var kļūt par lūkšanu, ko tu upuri viņam. Vienkārši, lai pateiktu, Dievs, vai tu redzi, ko esmu izdarījis? Jā. Man ļoti patīk, lai paskaidrotu to konceptu. Tā kā, ziniet, domājiet par bērnu, jā, kurš ir izdarījis kaut ko sliktu, jā, tā kā, bet tu taču zināji, ka tev tas nebija jādara, jā? Un kas mamma dara, cerams, laba mamma, jā? Varbūt teikt, jā, nebija jādara, bet pirmā lieta, ko viņa dara, ņem savu dēlu rokās, jā, un bučoja, jā, lai saprastu, jā. Bet arī tās ir lūkšana, jā. Arī kļūdas, arī caur visu. Nedomājiet, kā attiecībā ar Dievu ir tikai lūkšanās vai, es nezinu, visur savā dzīvē, jā. Ok. Tāda, viss ir lūkšana, ir viena lieta, bet mainīsim arī cita īpašība ir Karmelā harizma. Ja? Substanciāla mīlestība. Substanciālāka vai? Vēlreiz teologiju, vēlreiz teoriju. Nē. Tas nozīmē, ka persona var dot sevi nezaudējot. Persona var dot sevi, visu no sevis, jā, visu sevi nezaudējot, jā. Jo mīlestība nav tikai jūtas. Bieži tā tiek jaukta ar iemīlēšanos, jā, bet tas nav. Ir daļa, iemīlēšana ir daļa, varu pateikt maza daļa, ļoti maza daļa, jā. Iemīlēšana ir priekšnojauta, pirmais solis preti kaut kam vairāk lielākām. Bet, kad es saku, es tevi mīlu, man būtu jāieliek visa sava substance, visa sava būtība. Un, ok, ceru, ka tas ir bišķiņ skaidrs, jā, nav tikai, es tevi mīlu, bučotis, jā. Bet ir kaut ko vairāk, tā kā ir daudz arī Facebookā, jā, bildes, kurā ir rakstīta, arī izskatās kaut ko,
wow, brīnišķīgs, bet arī dīvains tie cilvēki, kuri palika kopā kādi 50 gadi, jā, tā kā jūs dariet, kā jūs to dariet, jā, vai varbūt viena bilde man ļoti patika, tad, kad ir mīlestība turpinā arī tad, kad mēs dusmojamies, tā kā ir jūs zināt tā bilde, jā, ar cilvēku, jā, un savu sievu, jā, un līsta, jā, un viņiem ir tikai viens lietusārgs, jā, un viens sēž viena puse, kur, jā, kur? Uz soliņa, jā, un tāpēc, ka līsta, viņi ir tālu, jā, bet nav tik tālu, tāpēc, ka viņš var, kā ir? Viņš tur lietussargu. Jā, lietussargu sieva, un, jā, izskatās, bet jūs sapratat, manuprāt, tajā bilde parāda vairāk nekā 100 vārdi, ja? Un tā ir tāpēc, ka nav tikai iemīlēšanas, ja? Un, jā, bet tā kā Facebook bilde bija jautāts, kā to var izdarīt, ja? Tas, protams, nevar izdarīt tikai vienā brīdī, ja, iemīlēšanās. Bet man varbūt vēlme to darīt, bet tas ir kaut kas, kas iet pārī visām grūtībām, ja, visiem notikumiem, ja. Bet kā tu būsi spējīgs to apzināt, izdzīvot konkrēti, nekā fantaziju, jā, tā kā jūs zināt, tā, filma, ja, tā kā ļoti smuka, jā, kā var to iegūt, kā tu to varēsi izdarīt, un kā tu to varēsi izdarīt bez metodes, jā. Visu, ko mēs par to zinām, mēs zinām no Jēzus, Krustās izstājā. Okay, jā, mēs to zinām no Jēzus, no krustas izstāja Jēzus. Nāk viss, ko mēs zinām par to, kas ir mīlestības uz zemes, jā. Domājot par to, dot visu sevi, jā, mēs smējamies par to vecīti, jā, kurš, jā, ņēma lietus, jā, uz sevis. Un tur ir skaidrs, kas notika, jā, krusta. Ir tāpat. Un tas nenozīmē, ka ir jābūt ciešanu kultām. Okay? Nenozīmē, ka jā, tikai ciešanam, jā. Bet mēs zinām, ka ceļš uz laimi ir tikai caur krustu šajā zemē. Citā, pēc tam būs, bet šajā zemē ir caur krustu. Mēs esam, un lai paskaidrotu, mēs esam pret ciešanam, tāpēc, ka ciešanas nav vērtībā, bet vērtībā ir viss tas, ko es varu saprast caur ciešanam par mīlestību. Ja? Tāpat kā krustā, tāpat kā vecīts, tāpat kā Jēzus. Ja? Un tāda. Manuprāt, jau sākam saprast, kādā bagātība, ja viss ir lūkšana, ja, substanciāla mīlestība. Un tagad bezgalība vēlēšanās. Ko tas nozīmē? Labi, paskaidrošu. Karmelītu harizmu saka, ka cilvēka augstākā cieņa ir viņa attiecības ar Dievu. Cilvēka sirds nav apmierināta ar kaut ko mazāku kā bezgalība. Kas to saka? Jā, vari pateikt. Arī, bet cita veida, bet tas bija Svētais Jānis no Krusta. Ja? Tāpēc, ka viņš bija poets? Dzēnieks, jā.
Un, jā, par mīlestību, labi, pastāstīsim citurreiz par viņu, bet, jā, mūsu sirdis ir bezgalībā vēlēšanas, jā, un mēs runājam, nav teorētiski, jā, mēs runājam par, kā ir izdarīts tava sirds, mēs runājam par tavu sirdi, ok? Tava sirdi ir bezgalības vēlēšanas. Un ir starpības, vai mēs to piepildam ar Dievu, ja? Viņš ir bezgalīgs. Vai mēs to piepildām ar neskaitāmām mazām vēlmēm, kas atstāja mūs neapmierinātus, ja? Saprast, jā, tā atšķirība, jā, bezgalība vēlēšanas un daudz mazas vēlmes, jā. Šķiet grūti, bet patiesība to ir vienkārši saprast, ja mēs ņemam dažus piemērum par vēlmēm. Ir ekonomiskas vēlmes, jā, seksuālas, varas, lietu un arī citas, jā, domājiet. Bet kādam ir savas vēlmes, ja, kurās mēģina ielikt savā sirdi, ar kurām mēģina apmierināt savu sirdi. Un arī šeit ir laba daļa, jo Dievs mūsos visos ir ielicis tiekšanos uz vēlēšanos pēc kaut kā. Ja? Tas ir labs. Bet mums arī jābūt uzmanīgiem un jārūpējas par to realitāti, kā mēs esam veidoti. Vēlreiz man patīk piemēri ar bērniem, ja? Bet kā bērns, kam rokas pilnas ar dažādām muļķīgām lietiņām, ja? Domājiet par īstu bērnu, tā kā nav vispārīgu, ja? Ja, pazīstamu bērnu, ja? Ar savu, nezinu, mammu vai tēti vai ar tevi, ja? Un viņam ir muļķības. Daļa, daudz, kurā ir. Un ja tu viņam dod lielu dāvanu, ja, viņš uzreiz saprot, ka viņam ir jāiztukšo rokas, lai šo dāvanu saņemtu. Ja? Ir muļķības, ja, tā kā, es gribu to visu. Un tā ir ar mūsu sirdi. Tāpat, ja. Un mēs nekad būsim apmierināti ar tā maza muļķības, kurās mums ir rokas. Ja? Un arī tā ir tāpēc, ka mēs lūdzamies Tevs mūsu, ja, ar tukšām rokām. Tāpēc, ka rokas ir tukšas, ja? Mēs varam arī kopā saņemt katram roku, ja? Daži ir baznīca to dara, ja? Bet ir lielāka dāvana. Ir liela dāvana. Mūsu draugi, mūsu tuvāki. Bet ir lielāka dāvana. Un ja mums nebūs tukšas rokas, kā bērns. Un jā. Tad mēs redzējām Karmelā bagātību, ja? Ir kaut kas interesants, ja? Un ziniet, šis ir tikai uzkodas. Tikai, lai tiktu jums saprast ideju par lielo dāvanu, kuru jūs saņemat. Tāpēc, ka, ja jūs esat te pirmo reizi, jūs sakat to saņemt, ja? Un Karmela ekleziāla kustība ir vēsture, kurā lielas patiesības, lielas lietas ved cilvēku uz vienu mērķi. Tikai vienu mērķi. Iemīlēties Jēzu Kristu un viņa baznīcā. Un strādāt viņa baznīcai visu cilvēku labā. Un tas ir stāsts. Kāpēc ir stāsts? Jo man vajag satikties. Man vajag mācīties. Ir vēsture, tāpēc, ka man vajag padziļināt. Man vajag instrumentus, ja mēs runājam pirms tam, kā es varētu, piemēram, mācīties īsti mīlēt
Jā, nav tikai iemīlēties, jā. Bet mīlēt, ja man nav metode, jā. Man vajag kompaniju, man vajag instrumentus, lai to mācītos. Man vajag cilvēkus, kuri man palīdz, lai to darītu. Tāpēc, ka, ja es būtu viens, piemēram, droši vien es nemācītos tik labi, lai uztaisītu lekciju jums, ja? Paldies to, ja, es to darīju, piemēram, lai nerunātu par kaut ko citu, bet domājiet par sevi, ja? Un mēs arī teicam, strādāt Jēzu baznīcai, ja? Jo dāvana vienmēr nes līdzi arī uzdevumu par to rūpēties, ja? Lietot to, godinot mērķi, kam tā ir radīta. Un tā ir tā jēga, piemēram, kad tev prasa kaut ko izdarīt. Tā nav kārtējai lieta, jā, tā kā atkal vēlreiz kaut kas jādara ārprāts, neviens ir apmierināts, un, jā, bet ir gan iespēja strādāt viņam, jā, tad, kad pirms tam mēs runājam, jā, darbā. Ir iespēja strādāt viņam, un tāda varbūt darba, tad, kad tu esi pie datora un tā tālāk, jā, nav tik vienkārši saprast, jā, tā kā, jā, es strādāju ar Jēzu, nav tik skaidrs, bet tas ir, jā, bet, piemēram, jā, es sākšu arī, ar īsto piemēru, ja, jums. Piemēram, nākoša sestdiena, jā, mūsu ceļa, aizmirstam pirms tam pateikt, ka, mums ir tīkšanās, padziļināšanās un karitatīvais darbs, jā. Bet mums arī katru mēnesi ar visu, tāpēc, ka mēs esam tikai jauniešu daļa no kustības, ar visu kustību ar pieaugušajiem vai veciešiem. Jā, jā ir jauns vārds, kad kas kļūdījās. Jā, ok. Bet mums ir mise, kopienas mise, kura visa kopiena satiekas kopā, jā. Un ir daļa, ir šo sestdienu, ja? Un ir daļa mūsu, no mūsu ceļa, ja? Vai vēl viena mise nav pietiek, vai 2 stundas svētdienu, tā kā ārprāts. Jūs sapratat jau, ko tas nozīmē, ja? Mums ir liela dāvana, bet ja mēs nerūpējamies par to, tāpēc, ka arī tu vari pateikt, jā, bet kas mainīs, ja iešu vai neiešu uz to misi, varbūt es iešu uz citu misi, varbūt es neiešu, tāpēc, ka jau iešu svētdienu. Bet, domājiet par to. Jūs esat izaicināti. Kaut kas jums teica, ka ir daļa no ceļa, no šajā ceļa. Domājiet par to ārprāts. Nav skaidrs, ka varbūt viņš grib satikties ar tevi. Nav varbūt pie datora, kurā nav tik vienkārši ar viņu runāt, tāpēc, ka, ir ārprāts nestrādā un tā tālāk, jā. Bet ar tevi, ar kopinu, ar citiem, varbūt, kas zina. Man, tad, kad es saprotu, tik laba ir apredzība, priekš manis, es saku, mēģināt ņemt visas iespējas, kuras man ir dotas. Varbūt tās, tu nezini, varbūt ir arī, man bieži notika, ka ir, es nezinu, darba iespējas un tā tālāk, un es atvainojos, bet es nemeloju par to, jautājiet draugiem un tuvākiem, jā, tas man notika pārāk bieži, jā, bet nav tāpēc, ka es esmu labs. Vienkārši mēģinu klausīties, kas viņš man mēģina pateikt. Es neesmu spēc, es atvainojos, mēģinu to darīt, bet ko es gribu pateikt ir tā kā mēģinājiet darīt, tā kā iet bišķiņ tālāk. Redzēsiet, kā pēc kalna
ir brīnišķīgā ieleja. Ja? Tāpēc mēs teicam, ja, ka dāvana, mēs runājam par dāvanu. Bet, lai pabeigtu, mēs zinām, ka dāvana bez uzdevuma kļūst sterila. Tas būs. Ja? Un uzdevums bez dāvanas kļūst skumjš. Domājiet par to, ja mēs jautātu kaut ko, lai izdarītu, ja? Lūdzu, palīdz mums, es nezinu, piemēram, uztaisīt dziesmās, uztaisīt vakariņās citiem, es jārūpēties par to. Ja tās mēs izdarītu tikai, lai to izdarītu, vai tikai tāpēc, ka, ir jādara, tas kļūstu bišķiņ skumiši, vai ne? Tā kā ārprāts vēlreiz. Jā, tā kā man nav pietiek lietas jādara. Bet tāpēc, ka man jārūpējas par to dāvanu. Ja es gribu, tā kā, domājiet par es nezinu, par koku. Par, kā ir pianta? Augu, jā, par augu, Kaut kas jums uzdevināja, un ir skaistas puķes un tā tālāk. Paldies, ir milzīga dāvana, paldies, tas ir brīnišķīgs, jā? Ielīšu uz galda, un tur paliks. Un es neielīkšu ūdens. Kas notiks? Paldies. Jā, tas bija ļoti skaidrs, jā, bet domājiet par to. Tā ir tāpat, jums ir dota dāvana, jā. Domājiet, un vēl neredzat, tad bija tikai ievads. Tālāk jūs iesiet un ieiesiet dāvanā, vairāk redzēsiet, cik liela, cik negaidīta dāvana. Un tā, pabeigsim, jā, bet tā ir tāpēc, ka mēs gribam Karmēlā ekleziālā kustības dāvanu un uzdevumu, lai svinētu svētkus labākai mūsu un citu cilvēku dzīvei. Tāpēc, ka nebūs tikai dāvana, būs uzdevums, jā, domājiet, bet pēc tam būs svētki, jā, būs party for everybody, jā. Par to runāsim tālāk, jā. Bet, jā, domājiet, turpinājot ar to metaforu, jā, tā skaista auga. Jā, tā skaista auga, jā. Un domājiet, uztaisīsiet vakariņas ar draugiem un ar draudzenēm. Un paradīs, ak, vai tik skaista auga, kur tu tā dabūji? Tik skaista augs, kur tu to dabūji? Dāvana. Kas tev uzdevināja un tā tālāk, jā, sapratat, jā? Tad, jā.